Pašlaik es stāvu blakus vienam ļoti interesantam muzeja eksponātam, kurš ilgāku laiku atradās mūsu glabātuvēs un pavisam nesen tika, ja varētu teikt, tā izcelts saulītē. Šis ir diezgan jau populārais priekšmets Ziemassvētka eglītes rotājums. Atrasts arheoloģiskajos izrakumos Audeja ielā, Starpvaļņu rajonā, starp Vaļņiem, kur tika it kā izmests ārā sakarā ar to, ka viņam ir neliels defekts, un blakus viņam bija diezgan ievērojama egļu zaru kaudze. Tātad mēs mēģinājām secināt, un domājam, ka tas tā arī ir, ka šis ir ļoti rets eglīšu rotājums, kaut kur no 18. gadsimta varbūt arī no 17. jo precīzi nodatēt to visai nevar, jo tīri funkcionāli nekam citam mēs viņu nespējam iedomāties. Šī bumbiņa, šis te āķītis, ar kur aizāķētais zara, tas varētu būt tiešām eglīšu magi, lai gan nav mums tādas īstas liecības par šiem te eglīšu rotāšanu. Ir zināms, ka amatnieku šrāgās bija teikts par tādu Ziemassvētku koka rotāšanu un nēsāšanu arī pa pilsētas ielām un no Melngalviem, Melngalvu namā viņus tur turēja. Taču tas drīzāk varētu būt tāds puzura variants, kur no skaliem vai no kādām klugām izgatavoja koku, kur sakāra dažādas dabas veltes, tur ābolus, bumbierus, cepumus. Bet tā kā šodien mēs eglīšu rotājumus ļoti labi pazīstam, ļoti daudz ir dažādu bumbiņu, tad iespējams, ka arī šī bumbiņa ir tās mūsu eglīšu mantu sākums. Vienīgā tāda, viena no tām domām, viena no tiem viedokļiem, kas runā pret, ir tas, ka nekur Eiropā nekas līdzīgs nav atrasts. Un te mums ir tādas duālas jūtas, un kā tad tas ir? Mēs šajā laikā esam Eiropas nomale, un pie mums rodas kaut kas tāds, ko pēc tam izmanto, varētu teikt, visu pasauli. Iespējams tas ir, bet tā dokumentāli vai 100% ar garantiju mēs to, diemžēl, pierādīt droši vien nevarēsim, kamēr varbūt netiks atnācis kāds jaunāks, varbūt arī vecāks analogs kaut kur kādos Eiropas izrakumos vai kādās kolekcijās.